Sveiks, Ērta, atkal ir pagājis kāds laiks, kopš neesam runājuši, bet nav jau tā, ka nekas nav noticis. Notikumu diezgan daudz, gan Latvijā, gan visā pārējā pasaulē. Piekritīs. Jā, sveiks, Edgars. Vajadzēja pagaidīt, lai redzētu, vai ir arī kāds rezultāts, un daži rezultāti arī ir sasniegti šajās pēdējās nedēļās. Tā kā varbūt par to arī mēs varam parunāt. Nu, Klau, pēdējais droši vien, kas mūs visvairāk šeit Latvijā skar un kas ir gan lielu ažiotāžu izraisījis, proti notikumi par un ap izstāšanos no Otavas konvencijas. Ko tas vispār nozīmē? Man liekas, ka ir tas skaistākais tajā ir, ka pēkšņi visi ir bijuši par to, lai izstātos, un Latvija bez mazvai ir visas pārējās valstis šeit pārliecinājusi, ka tas ir jādara. Nu, cita lieta, ka tiešām tu biji, man šķiet, pirmais, kas par to sāka tā skaļi un publiski runāt, un tas bija kādu laiku atpakaļ jau. Jā, es domāju, ka es mēģinu atcerēties, kad pirmoreiz vispār mēs šo jautājumu pacēlām, un man liekas, ka tas bija kaut kur pirms kādiem, varbūt mēnešiem 14, varbūt pirms pusotra gada. Un tajā laikā tas viss attīstījās apmēram tādā formā, ka valdības pārstāvji nevēlējās šeit uzņemties nekādu politisku atbildību, lai arī vēlreiz konkrēti pateikšu, ka iestāšanās vai izstāšanās šādā konvencijā vai citās konvencijās ir strikti politisks jautājums. Un šeit es domāju, ka tā atbildība pirms tā pusotra gada tika uzvelta nepareizi bruņotajiem spēkiem, kur tika panākts, protams, tāds rezultāts, uz ko mūsu valdība tajā laikā bija gatava, proti, ka šāds mīnas nesot vajadzīgs. Un es ļoti labi atceros, man ir vēl vēsturiska atmiņa, jo es tajā laikā arī biju valdībā, kad Latvija vispār iestājās šajā Otavas konvencijā. Un tajā laikā, protams, neviens neieklausījās bruņotajos spēkos, kuri, starp citu, teica, ka mums nevajadzētu šajā laikā vienkārši bija šis te politiskais uzstādījums, ka tāda tipa kari vairs nebūs, un mūsu sabiedrotie izdarīja diezgan tādu ievērojamu spiedienu arī uz to, lai mēs arī šo konvenciju parakstītu, un līdz ar to tam arī, var saprast, laiki, protams, mainās, bet arī šoreiz laiki ir mainījušies, un šeit nebūtu nekāda pamata bruņoto spēku viedokli pat prasīt lielos vilcienos, jo ir skaidrs, ka aizsardzībai jebkurš ierocis ir labs, sevišķi šādas mīnas, viņas vienmēr ir bijušas efektīvas, mēs to redzam arī Ukrainas-Krievijas karā, kur abas puses īstenībā viņas izmanto kaut kādā formā. Ja? Un tad tas pārsteigums pusotru gadu atpakaļ bija, ka tātad bruņotie spēki pateica, ka nevajagot, un tad, protams, neviens nevar apšaubīt, jo tas ir ekspertu viedoklis. Un tad nākošais solis, kad mēs redzējām, ka citās valstīs arī, sevišķi reģionā, šis jautājums parādās par izstāšanos no konvencijas, tad kā parasti mēs neko nedarīsim, kamēr nebūs kolektīvais lēmums. Un tad pirms pāris nedēļām, kamēr mums šīs sarunas nebija, tad pēkšņi iznāca lietuvieši, iznāca poļi, iznāca somi, pateica, ka viņi apsver izstāties, un viņiem nevajadzēja nekādu kolektīvo lēmumu, lai par to paziņot. Un es domāju, ka tas nostādīja mūsu valdību diezgan tādā apskaužamā vai neapskaužamā situācijā, un tad izdzirdot paziņojumu, ka mēs esam tie bez mazvai, kas ir norganizējuši šo te kolektīvo izstāšanos vai apspriedi. Jā, mēs pierunājām visus, vai ne? Jā, es biju vienkārši šokēts. Es domāju, var apgriezt vienkārši faktus kājām gaisā un vēl pateikt, ka mēs esam tie, kas to ir izdarījuši. Es domāju, tas ir absurds. Bet labi, labākais jau ir tas, ka mēs tomēr esam šeit sakustējušies, un es domāju, ka mums vajadzētu vismaz šeit nekavēties un mēģināt jau gatavot kaut kādu industriālo bāzi, un tas nekas, ka oficiāli mēs to darīt nevaram sākt ražot šīs mīnas. Pusgadu, vai ne? Sagatavoties mēs varam, un es domāju, ka šeit ir jārunā ar militāro industriju, ar potenciāliem investoriem, un man arī ir bijušas tikšanās ar šādiem cilvēkiem, kas principā jau skatās ar lielu interesi, vai varētu Latvijā šo ražošanu sākt. Un mēs zinām, ka tiklīdz tas viss sakustēsies, tā gan jau būs kādas citas valstis,
reģionā, kas to arī gribēs darīt. Un man negribētos, ka Latvija atkal ir tā, kas saka, nu jā, nu, teiksim tā, atomstacija mums nevajag, jo kādam citam būs, naftas termināli mums nevajag, jo kādam citam būs, reģionā pietiek. Nu, un, protams, ka mīnu ražot arī mums nevajag, jo gan jau kāds cits saražos. Es domāju, ka šeit mums vajadzēja būt priekšā. Un mēs varam viņus kaut kā modificēt, mēs varam sākt arī jau meklēt komponentus, mēs varam izplānot bruņotajos spēkos, kur viņus izvietot, kā izvietot, cik daudz uzkrāt. Nu, es domāju, ka pie tā būtu jāstrādā, neskatoties uz to, ka tur Saeimā un valdībā joprojām vēl kāds pāris mēnešus varbūt kāds par to runās. Nu, tāds mans viedoklis apmēram. Man šķiet, lai būtu skaidrība, jo ir skaidrs, ka arī cilvēki ne jau aiz ļaunu prātu, bet ir satraukušies par to kaut kur, un tagad visiem liekas, nu, visi Latgales meži būs pārrakti ar mīnām, un pasarg Dievs tur vispār ieiet nevarēs, un meža zvēri tur sprāgs un tam līdzīgi. Vai tu varētu nomierināt visus un pateikt, ka tas galīgi nav tas, uz ko mēs šobrīd ejam un ko šis lēmums nozīmē? Noteikti nē. Es domāju, ka tas, uz ko mēs ejam, ir nevis mēs paņemam tagad desmitiem tūkstošu mīnu un aizejam un vienkārši izbārstam viņus kaut kur grāvju malā ar Krievijas robežu un Baltkrievijas robežu. Bet mums ir jābūt apzinātām vietām, un tas ir jādara mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kur mēs šādas mīnas tur vēlamies likt, kur mēs viņus vēlamies izvietot, tās vietas ir jāiezīmē. Tad mums ir jāsaprot arī, kāda tipa mīnas no šām un kurā vietā mēs izvietojam, jo tur ir jābūt, un es neesmu, teiksim, mīnēšanas eksperts, protams, bet šeit jābūt tādai jauktai pieejai, kur mēs liekam viena tipa kājnieku mīnas, kur cita tipa kājnieku mīnas, kur mēs liekam prettanku mīnas. Un tad, kad tas galvenais solis ir vienkārši sākt viņus ražot, ekonomisku attīstību arī veicināt tādā veidā, un, protams, arī viņus uzkrāt. Un ja mēs redzēsim, ka tuvojas tā krīze vai tuvojas karš, tad, ja viss ir sagatavots, tad šīs mīnas izvietot var ļoti ātri. Un arī tad, kad viņas tiek izvietotas, tad jau mēs to varam darīt arī pietiekami civilizētā veidā, lai mēs pēc tam viņas arī varam savākt. Tā kā es domāju, ka pašlaik cilvēkiem par to uztraukties nevajag, bet, ja mums tuvotos, piemēram, Krievijas iebrukums vai kara situācija, es domāju, ka jebkurš iedzīvotājs tajā pašā Latgalē būtu ļoti priecīgs, ka tur tās mīnas ir, jo tas reāli var apturēt karaspēku virzību. Es nesen vēl skatījos vienu tādu video no Ukrainas, kur mēs redzējām, kur Krievu karavīru grupa, viņi gāja, un viens no šiem karavīriem uz šīs mīnas uzsprāga. Viņam tika, teiksim tā, sabojāta kāja. Viņam nāca cilvēki, lai viņu glābtu, arī tie uzkāpa uz tās mīnas, līdz ar to viss tā kustība tiek apturēta. Un vienkārši viņi nespēja pārvietoties. Mēs taču negribam, lai tie cilvēki, tie iebrucēji ātri pārvietojas mūsu teritorijā, un tas, kas starp mūsu karavīriem un viņu karavīriem ir mīnas, tas, es domāju, būtu ļoti labi un apsveicam. Tas saglābtu mūsu dzīvības. Tā ir atturēšanas politika. Tā arī parādīt, ka tā robeža nav tāda, kuru tu vienkārši jebkurš te var pāriet, vai ne? Lai cik arī tas joprojām, arī pēc šiem te gadiem jau kopš ir sācies karš Ukrainā, tas joprojām liekas dīvaini par kaut ko tādu runāt un pieļaut šo iespēju, ka Latvijā varētu sākties karš, bet ar to gluži vienkārši, ja mēs vispār neko nedarīsim, tad droši vien arī tai otrā pusē padomās, ko tad jūs provocējat savukārt no otras puses, sakot, ka rekur tā robeža ir vaļā un mēs vispār neko negrasāmies darīt. Tieši tā, mēs taču zinām arī no policijas un apdrošinātāju brīdinājumiem, ka, ja jūs atstājiet, piemēram, sev dzīvokļu durvis plaši vaļā, tad tas principā skaitās uzaicinājums uz kaut kādu zādzību vai ielaušanos. Labāk uzrakstiet zīmīti, šeit tur apsargā tādu un tādu firmu, ielieciet labu atslēgu, un tas pats attiecas arī uz valstīm. Un es domāju, ka tā lielākā problēma mums Latvijā ir, ka mūsos ir samērā dziļi iesakņojusies arī šī te padomju laika un arī pēc padomju laika Krievijas strateģiskā komunikācija, kuras mērķis ir padarīt Latvijas iedzīvotājus neticīgus savām spējām, neticīgus savai valstī, jo viena lieta ir vienkārši pastāstīt,
Tā ir jums neizdevusies valsts, mēs atnāksim, varam to sakārtot, un otrs, neatkarīgi no tā, ko jūs darīsiet, mēs vienalga, jūs varam sabradāt, pie jums atnākt un visu iekarot. Un redziet, šāda veida propaganda, viņa nav iesakņojusies tādā valstī kā Somija, piemēram, kas ir maza valsts, bet Somu sabiedrība ļoti normāli uztver to, ka viņiem ir obligātais iesaukums. Viņi ļoti normāli uztver to, ka viņiem ir visās pašvaldībās, visās institūcijās katru gadu civilās apmācības, gan par patvērtnēm, kur vietas un izvietojums ir zināms, gan par vispārējo. Viņi to redz kā tādu normālu ikdienas apdrošināšanas sastāvdaļu. Un tad, kad viņiem kāds draud, ka, ziniet, mēs varam jūs tur iekarot, viņi saka, 39. gadā jūs mēģinājāt, mēs jūs sagaidījām ar svinu, varat mēģināt vēlreiz, mēs nebaidamies. Un es gribētu tādu attieksmi redzēt arī no Latvijas sabiedrības. Kā domāt, tam ir pamats, šis ir tas pamats, kāpēc Somija jau rekur 8. gadu atzīta par laimīgāko nāciju, ka tā apziņa, tāda nevis vēsturiskā trauma, kas, man liekas, mums skaidrs, ka joprojām ir no padomju okupācijas un no padomju varas ienākšanas šeit, bet tieši tā apziņa, ka mēs varam nostāvēt pret to lielvalsti un mēs paši savu likteni tālāk izlēmām visos šajos gados. Un, skaidrs, ka nekāda tāda racionāla pamata, kāpēc, lai Somi būtu laimīgākā nācija, īsti nav slikts laiks, augstāk vēl nekā pie mums šeit, ja? Viņi brauc uz Latviju vai Igauniju nopirkt savu saliņus, jo tur viņi ir dārgi, ja, lai kā viņi arī viņiem garšot un tā tālāk. Tāda tiešām racionāla pamata, kāpēc Somi ir laimīgākie, varbūt izņemot to, ka viņiem tās pirtis un saunas ir vairāk nekā mums, nav. Nav, un skaidrs, ka katrā valstī, piemēram, ir problēmas. Nav neviena perfekta valsts, un mēs zinām, ka arī mūsu valsts pārvaldē un valdībā ir problēmas, mums to patīk kritizēt, bet man liekas, ka mēs esam vienkārši aizgājuši par tālu šajā sevis noliekšanā. Es domāju, ka mums šis valstiskums nav pietiekami vēl tā dziļi institucionalizējies arī mūsu prātos, un es domāju, ka mēs arī caur mūsu komunikāciju, arī caur mūsu mēdījiem, mēs bieži baidamies pateikt, ka kaut kas ir labi vai kaut kas ir izdevies tādā valsts līmenī. Tas, ka tur privāti kādam paveicies, tas vēl tā. Bet arī mēs bieži dzirdam tādus zemtekstus, šeit, teiksim, kāds pelnīs vai viņu interesē peļņa. Un es domāju, ja mēs runājam par biznesu, piemēram, par uzņēmējiem. Skaidrs, ka uzņēmējiem ir jāpelna, tas ir normāli, tas ir apsveicami, ka viņš var nopelnīt. Un par valsts pārvaldu runājot, man liekas, ka mums vienkārši ir tā populāri vienmēr meklēt to slikto. Un atkal, jā, protams, ka, piemēram, tur mēdījiem vai sabiedrībai ir vienmēr jābūt uzmanīgiem, skatoties, ko tā valdība un ko tur tie politiķi dara. Ja? Bet tas nevar būt par tādu pašmērķi. Mums ir jābūt arī objektīviem un jāredz, ka ir lietas, kas attīstās, un ir lietas, kas neattīstās. Un par tām, kas neattīstās, mēs runājam, bet nedrīkstam aizmirst arī par to, kas varbūt tās ir labi. Tā kā man šķiet, ka tā vaina ir arī tādā sabiedrības tādā politiskā kultūrā un apziņā. Un, protams, ka vēsturiskie faktori ir viena no sadaļām, bet tā nav vienīgā. Tā kā Igauņiem un Lietuviešiem apmēram līdzīgi ir bijis. Ir dažas lietas, kur viņi ir mazāk cietuši nekā Latvija, bet tomēr. Tā kā, jā. Jā, vēl jau mēs arī par Latviju runājot, mēs taču bieži vien paši pasakam, kas ir Latvija, maza valsts pie Baltijas jūras, un paši neapzināmies, ka mēs nemaz neesam tik mazi, kā mums. Mēs visu laiku gribam, lai mēs nosacīti esam tādi, kurus pažēlo, vai ne? Jūs jau esat tik maza valstiņa un tā, un nezinu, mēs paskatāmies uz Nīderlandi, piemēram, ja, un pēc sajūtām es domāju, ka daudziem liksies, ka Nīderlanda ir vismaz 3 reizes lielāka par Latviju, ja? Pēc sajūtām, kā viņi sev pozicionē, un tas nav tikai par futbola spēlēšanu, ja, kur viņi varbūt ir 3 reizes labāki par mums, bet visā pārējā. Hokejā toties 3 reizes sliktāki. Jā, tieši tā. Droši vien ar to ir kaut kā šī te domāšana mazliet jāizmaina, un tas, ko tu savukārt minēji par mēdījiem, es pilnīgi piekrītu un uzskatu, ka jā, mēdī ir tas sargs, un viņiem ir jāskatās uz pirkstiem visiem. Tā ir viena no tādām sabiedriskajām un vispār funkcijām, kam ir jābūt. Bet tas, ka mēs
nekādīgi neizceļam to labo un nepaceļam to sajūtu, ka ne, mēs neesam neizdevusies valsts, jo tad brīžiem šķiet, ka, ja kāds pasaka kaut ko labu, visi uzreiz rāda ar pirkstu un saka, jā, šitie jau ir nopirkti, vai nu, tas bez naudas noteikti nenotiek, kāpēc par kādu vispār kaut ko labu teikt. Un tā ir tāda domāšana, kas mums šobrīd kaut kur, man šķiet, ir nedaudz jāsalauž. Jā, un es, piemēram, ja es skatos, un es diezgan daudz skatos arī tās ziņas, kas, kā, piemēram, vienkārši klasiskās parastās ziņas vai diskusijas arī ar politiķiem, piemēram, Vācijā vai Lielbritānijā. Un es domāju, ka tur ir mazāk tādas varbūt naidīgas ironijas. Un es negribu, lai šeit žurnālisti, varbūt, ja kāds skatās vai klausās, to pārprot, bet es domāju, ka tur tomēr tā saruna ir bieži tāda konstruktīvāka un cieņpilnāka no abām pusēm. Nevis tikai, nu ko tad jūs jau tur tās 100 gudrās galvas, ja? Jūs jau tur neko tur nesaprotat. Un man pašlaik par to jau varbūt vienkāršāk runāt, jo es jau neesmu tajā aktīvajā politikā, un varbūt tās tie, kas vēl nav ievērojuši, es neesmu ne amatpersona, ne arī vēlēta persona. Līdz ar to es domāju, ka ir laiks arī par šādām lietām parunāt no abām pusēm. Tā kā es domāju, ka attieksme jāmaina pret sevi, sev jānotic, un arī nesen man patika tā Kaktiņa intervija vienā no raidījumiem arī, kur viņš viņš arī uz to norādīja, kā tad mēs cīnāmies ar korupciju, jo iznāk tā, ka mēs ar korupciju cīnāmies vienkārši palielinot birokrātiju, un tā birokrātija ir palikusi tik liela, jo cīņa korupcija nozīmē, ka mēs nevienam neusticamies, kas nozīmē, mums ir jāpārbauda ar vien vairāk un vairāk un vairāk, un es jau šo tēzi esmu arī tur aprobējis un izvirzījis jau pēdējos 2 gadus visu laiku, jo es uzskatu, ka teiksim, tāds korupcijas iezīmes un tādas lietas, viņas ir jebkurā valstī, viņas būs, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāsabojā visu valsts pārvaldu tikai apkarojot vai mēģinot apkarot korupciju. Jā, tad mēs ieviešam tos, kā tu saki, pārbaudītājs, un tad vai kāds, kas pārbauda tos, kuri pārbauda, un tā tālāk var to piramīdu būvēt ļoti augstu, jā. Un galvenais, ka mums nav nekāda tolerance pret kļūdām, jo ir skaidrs, ja mēs gribam būt radoši, ja mēs gribam būt vadoši, ja mēs gribam kaut ko attīstīt kā valsts vai kā uzņēmēji vai kaut kas, var gadīties, ka mēs kļūdīsimies, var gadīties, ka mēs kaut kur arī zaudēsim naudu, jo tu vienkārši nevari kaut ko jaunu izdomāt un ar kaut ko iet uz priekšu bez tā riska. Un ja tev ir 0 riska tolerance, ka tu vienkārši par to pēc tam sodi, tad neviens jau neuzņemsies, un līdz ar to mēs vilksimies pakaļ citiem. Sausais atlikums no šīs mīnu jautājumu tad par to, ka ar šo vien jau vēl nekas nav atrisināts. Mēs tagad varam gaidīt, kad Polija viņus saražos, un tāpat kā tomātus tirgu pirkt no Polijas, vai arī mazliet būt proaktīvi un paši kaut ko izdomāt. Un tiešām skaidrs, ka pie šī brīža apstākļiem mēs nebūsim vienīgie, kas gribēs šo te munīciju pirkt. Redzi, dēļ tā, ka visas valstis praktiski ir parakstījušas šo konvenciju, nevienai šādu mīnu pēc būtības nav, un visām viņas vajag. Un tad mēs varam, protams, izstāties no konvencijas un pie šī soļa arī apstāties, vai mēs varam izstāties no konvencijas un proaktīvi un ātri kaut ko darīt. Un es gribu, lai mēs izvēlētos to otro ceļu, nevis mēs izstājāmies un tad mēs skatīsimies pa labi, skatīsimies pa kreisi, tad, kad mums kāds kaut ko piedāvās, un izdarīs. Nē, jāiet uz priekšu un pašiem jāražo. Man šķiet, vēl arī tur tāds nedaudz ir jāpaskaidro arī par to, kāpēc tāda konvencija vispār radās. Un, lielākās problēmas jau ar to bija, protams, Āfrikas valstīs, kur tiešām daudz cilvēki gāja bojā, daudz cilvēki tika savainoti, un tam līdzīgi. Un, protams, mēs atceramies princesi Diānu, kas par to iestājās, bet atcerēsimies arī to, ka tie apstākļi jau ir pavisam savādāki. To var lietot pārdomāt un sakarīgi, un tā, lai viņas pēc tam nemētājās tur tajā pierobežā, un cerams, ka viņas vispār nekad tur nebūs jāizstāda. Ja? Un mēs saprotam, kā tas bija Āfrikā, kur droši vien nevienam nav ne jausmas, kur tās mīnas tika saliktas, un kas pēc tam ar viņām notika, diezgan liela vienaldzība pret to. Un tā jau var teikt par jebkuru ieroci. Skaidrs, ka viņš ir bīstams,
ar viņu neprofesionāli apejoties un neprofesionāli rīkojoties? Nu, pāris lietas. Nu, pirms 20 gadiem, kad mēs iestājāmies šajā konvencijā, nu, pasaules situācija un vērtējums par pasaules situāciju visur bija pilnīgi citādāks. Protams, ka visi skatījās tikai uz Āfriku, kā tur nabaga bērni uzkāpj uz mīnām. Un, protams, ka jebkurš normāls cilvēks teikt, kā mums tādas mīnas, vairāk kari tāda nebūs, un viņi tur Āfrikā viņas izmētā, labāk neražosim, tad vienkārši viņi viņas nedabūs. Tieši tā. Otra lieta ir, ka mēs nevaram salīdzināt, es atvainojos, kaut kādu Āfrikas valstu armijas ar mūsu armiju, ar NATO standartiem, ar Eiropas armijām. Šeit ir pavisam citas prasības, pavisam cita drošība, pavisam cita ekspertīze, ko likt, kā atzīmēt. Tas vienkārši nav salīdzināms. Ja? Līdz ar to šis jautājums ir galīgi nepareizi formulēts tādā ziņā. Laiki mainījušies, prasības mainījušās, mēs esam gatavi to darīt un mēs esam gatavi to civilizēt darīt. Tālūk. Bet vēl, piemēram, par to neizdevušos valsti, ja vēl drīkst vienu teikumu pateikt. Redzi, ja mēs sekojam arī sociāliem tīkliem, mēs jau redzam, ka pret Latviju un pret rietumu valstīm, ne tikai pret Latviju, pret rietumu valstīm tiek izvērsta principā apzināta informācijas kampaņa, kas iet roku rokā arī ar vien vairāk pieaugošiem gan kiber uzbrukumiem, gan arī dažādām sabotāžām, piemēram, šo kābeļu pāraušanu. Un tā kampaņa, tā infokampaņa, viņi jau ir sociālos tīklos redzami. Mēs redzam, ka tur bieži arī krievu valoda, arī pie mums ir redzami video, kur, piemēram, it kā tādas nevainīgas lietas, tiek salīdzināts cenas veikalos, vai cik viss ir dārgi palicis, vai cik šitas nav pieejams. Protams, ka neviens jau tās cenas nesalīdzina cenām Krievijā. Ja, vai neviens nestāst, kā tur tas ir, ja? Bet tiek radīts iespējas, ka vienkārši šeit ir ļoti slikti. Un tas, protams, ir ar mērķi sašķelt sabiedrību, pretnostatīt sabiedrību, padarīt mūs mazāk noturīgus, un ja pienāk kaut kādi kara apstākļi vai krīzes apstākļi, tad, protams, šāda propaganda atmaksājas. Arī pirms vēlēšanām. Jā, piebildīšu, ka ASV taču arī nekad nebija iestājusies Otavas konvencijā, vai ne? Un Krievija arī ne. Jā. Tas tikai tā piebildē, ja, kur mēs tagad viena daļa šeit ļoti skatās mutē un klausās visu, ko saka Trumps, un tāpat laikā saka, bet cik slikti, kur ir mīnas un tam līdzīgi. Bet, jā, tieši tā. ASV arī nebija. Bet mēs jau pie ASV, kā tev šķiet pēdējo nedēļu notikumu, droši vien divas tās lielās lietas, kas ir bijušas Trumpa sazvans ar Putinu un Trumpa pēc tam arī zvans Zelenskim? Mēs precīzi nezinām, protams, kas tajā telefona sarunā tika runāts, tāpat tās, kā mēs nezinām, kas bija pirmajā sarunā tūlīt pēc Trumpa ievēlēšanas. Bet es domāju, ka šeit Krievu taktika ir tradicionāla un vecā taktika, kur viņi no vienas puses pasaka, ka viņi piekrīt, ka viņi nenoraida, un tad ieliek lielu komatu, uztaisa lielu bet un sāk izvirzīt visas pārējās prasības, kādas viņi var iedomāties, tā, lai vienkārši līdz tam mierlīgumam tādā formā nenokļūtu un būtu lielāks spiediens pret Ukrainu. Un ir ļoti grūti analizēt šo situāciju pa mikro sadaļām, nezinot tieši konkrētos vārdus, intonācijas, visu pārējo, bet tie lielie vilcieni šai mirklī, manuprāt, ir gana skaidri. Tātad pirmkārt, joprojām pieaug Amerikas vadības vēlme vairāk izolēties. Teiksim, izolacionisms vienmēr ASV ir bijis populāra lieta. Laiku pa laikam viļņveidīgi viņš ir gājis. Tagad viņi ieiet šī izolacionisma fāzē. Otrs fakts ir tas, ka tas var noteikti nozīmēt arī Amerikas karaspēku samazināšanu Eiropā. Tas var nozīmēt arī šīs baumas par Eiropas NATO spēku komandiera posteņu nodošanu ne amerikānim, jo kopš Eizenhauer laikiem tur ir bijis Amerikas ģenerālis. Pašreiz tur ir ASV ģenerālis Kavoli, kur es personīgi arī esmu saticis, esmu ar viņu runājis, ļoti, teiksim, tāds, spēcīgs, zinošs, var teikt, karavadonis. Ja? Izskatās, ka šī vasara viņam ir pēdējā. Atcerēsimies, ka nāk NATO samits jūnijā. Es domāju, ka šis samits būs ļoti grūts,
jo tur mēs droši vien redzēsim ne tikai klasisko Trumpa spiedienu uz Eiropas valstīm par teiksim tā, aizsardzības izdevumu palielināšanu vispār, kas ir saprotams, Eiropiešiem ir jāmaksā ar steigu vairāk un jābruņojās ar steigu vairāk, bet mēs redzēsim, es domāju, arī kaut ko, kas ir virzīts šī spēku mazināšanas virzienā. Tāpat satrauktas balsis nāk arī no Klusā okeāna, jo mēs jūtam, ka arī tur gan Japāna, gan Dienvidkoreja ir satraukušās par iespējamo ASV klātbūtnes mazināšanu. Mēs nezinām, piemēram, vai Amerika turpinās uzturēt tādus pašus spēkus Dienvidkorejā, tai pašā Okinavā. Grūti pateikt ir. Ja gadījumā tur notiks kādas vibrācijas arī tādā spēku atvilkšanas virzienā, tas nozīmētu uzreiz automātiski iedrošinājumu Ķīnas pusē domāt par lielāku spiedienu uz Taivānu. Līdz ar to, es domāju, ja militārā sadaļa un oponenti šādam izolacionismam Amerikas Savienotajās valstīs nesaņemsies un neizdarīs kaut kādu spiedienu vai skaidrojumu vai argumentus, un mēs redzam, ka tas notiek, jo abās divās šajās komitejās, kongresa komitejās, tomēr vadītāji šīs balsis ir pacēluši tagad. Redzēsim, kas ies tālāk, bet tas, ka tendences ir negatīvas, tas ir slikti, un joprojām tās tendences jau arī Krievijas-Ukrainas kara gadījumā ir tomēr diezgan par labu Krievijai šai mirklī. Nekas slikts vēl nav noticis, bet kopumā tā ticība Amerikai pašlaik ir nedaudz sašūpota, un tas nozīmē arī, ka ticība 5. pantam ir Eiropā sašūpota. To mēs redzam, bet tas neatkarīgi no tā, ko mūsu ministri vai valdība saka. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šādas rīcības rezultātā, pēdējo nedēļu un mēnešu notikumu rezultātā, 5. pants ir vājinājies. Vājinājies kāpēc? Nevis tāpēc, ka ir mazāk karavīri, bet tāpēc, ka ir mazāka ticība politiskiem solījumiem. Bet 5. pants, ja tagad labojies kļūdos, taču vienreiz ir ticis iedarbināts vai ne Irākā, kad visi devās ASV palīgā. Viņš tika iedarbināts tad, kad Dviņu toņi sabruka. Jā, pēc šī teroristiskā uzbrukuma. Un tad jau nekādas, protams, no Eiropas puses nebija nekāda vispār pat doma kaut kādā ziņā, ka tur varētu nepalīdzēt vai varētu nebraukt mūsējie, vai ne? Nē, protams, ka valsts iesaistījās, bet izlasiet 5. pantu. 5. pantā, ja nav rakstīts, ka ja vienai valstī uzbrūk, tad visas pārējās valstis tajā pašā sekundē ar maksimālu spēku un visām iespējām metās palīgā. Viņas savu palīdzību var izvērtēt. Līdz ar to 5. pants var darboties, bet tas var nozīmēt arī, ka palīdzība būs, bet rīt palīdzība būs, bet ne tik liela, kā mēs vēlamies. Un tas ir tas faktors, un šeit ir jāmeklē tātad rezerves resursi sadarbībā arī ar mūsu kaimiņu valstīm, lai šādā situācijā, ja gadījumā šis pants tiks interpretēts šādā veidā, mēs varētu to robežu noturēt. Un tāpēc arī tas mīns ir vajadzīgs. Laikam jau nosacīt labais šajā visā ir, ka tā Krievijas prasība atgriezt tās NATO robežas līdz 97. gada robežām nenozīmē, ka tikai Baltijas valstis no turienes ir ārā. Tur ir ārā gan jaunuzņemtās Ziemeļvalstis, gan arī Polija, kas tieši tad arī ir tie mūsu, es domāju, galvenie un lielie sabiedrotie, vai ne, šajā situācijā. Jā, bet tas varētu nozīmēt, ja šeit, teiksim, Trumpa administrācija gribētu kaut kur piekāpties, tas varētu nozīmēt, ka, piemēram, amerikāņi vairs negribētu, piemēram, sliktākajā scenārijā piedalīties mācībās Latvijā. Šeit nebūtu varbūt vairāk ASV rotācijas spēku, kas šeit laiku pa laikam atbrauc, un tas jau var viens pats par sevi būt slikts signāls. Ja? Es nezinu, vai tas tā būs. Pašreiz, teiksim, tāda NATO plānošana un viss, cik es saprotu, neko tādu neparedz, bet jebkurā gadījumā lietas ir neparedzamas arī ar pašreizējo Baltā nama saimnieku. Līdz ar to man šķiet, ka mums būs ļoti, ļoti uzmanīgi jāvēro tieši, kas notiks tajā jūnija samitā Hāgā. Tur ir vēl interesanta lieta, man šķiet, pie šī, kā šobrīd jūtās vācieši, kas ir skaidrs spēcīgākā Eiropas ekonomika. Es pieļauju, ka
spēcīgākā vai viena no spēcīgākajām Eiropas armijām arī. Un skaidrs, ka viņiem arī tā vēsturiskā trauma ir gana liela. Viņi joprojām atcerās, kas notika Otrajā pasaules karā, arī Pirmajā. Un, nu, man ar kaut kādiem vācu draugiem un paziņām runājot, viņi saka, ka ļoti interesanta tā situācija arī tajā, ka tu redzi, kā atkal viens cilvēks var tik lielu nāciju vadīt un kura pakļaujās viņa pareizajiem vai nepareizajiem lēmumiem, bez ierunām visā. Un cik liela ietekme ir par Putinu, ok, mēs zinājām, bet tagad mēs redzam, cik liela ietekme arī ASV prezidentam ir. Skaidrs, ka viņam vienmēr ir tā ietekme bijusi, bet nevienmēr viņš ir centies tik ļoti darīt to, ko viņš pats grib bez konsultācijām kaut vai ar savu partiju un saviem pārējiem valsts vīriem, kas nāk no viņa puses. Un interesants tāds bija ieraksts Twitterī, kur viens vācietis to bija ierakstījis. Viņš saka, tikai to make it clear. Tātad visa Eiropa grib, lai mēs kārtīgi nobruņojamies, lai, ja kas, mēs izejam cauri Polijai un sakaujam Krieviju. Tikai, lai mēs tad esam par šito novienojušies, ja mēs kaut ko tādu daram. Kas tāda laba atsauce. Jā, tas arī ir, es domāju, mēs daudz brīnamies par to, ka Amerikā, kas skaitījās viena no tādām demokrātijas citadelēm, cik ātri spēj šīs lietas mainīties, nevienmēr varbūt pozitīvajā virzienā. Es tikai gribētu pielabot vienu lietu. Vācijas armija nav pašlaik viena no stiprākajām Eiropā, jo Vācijā, tā realistiski skatoties, es domāju, ir mazāk pa varbūt 2 divīzijām, kas reāli kaujas spējīgas šajā mirklī. Jo tā tieši pateicoties tam, ka 10 gadu Vācija tika atbruņota un negatavojās vairs kariem, arī viņiem šī mentalitāte nav atbalstoša sabiedrībā bruņotiem spēkiem, bet to visu var mainīt. Un tas, ka Vācija ir vislielākais potenciāls, tas ir pilnīgi skaidrs, un man ir tiešām ļoti liela cerība, ka ar jauno kancleru Mercu un šo jauno koalīciju varbūt izdosies to Vāciju uzlikt uz tām sliedēm, kur viņa armija tiešām paliek par spēcīgāko Eiropā. Jo tā industrijas kapacitāte ir, līdzekļi tam ir, viņi to var izdarīt, un īstenībā mums Vācija ir ļoti vajadzīga. Tā kā cerēsim, ka Vācijā vismaz šoreiz tas notiks, bet ir vēl viena lieta, mēs jau redzam, kas notiek citur Eiropā. Mēs redzam, ka, piemēram, Francija nekādā veidā nevēlās pie šiem ieroču iepirkumiem redzēt tādas valstis kā Britāniju, es domāju par Eiropas naudām, Britāniju un Turciju. Mēs redzējām no pēdējās Eiropas vadītāju padomas Briselē, ka Spānijas premjeras izteicās, ka viņš negrib redzēt Eiropas Savienību kā militāru spēku, bet drīzāk kā tādu maigās varas iemiesojumu. Un šeit es nemaz nerunāju par tādiem līderiem kā Orbāns Ungārijā. Ja? Tā kā, ja Vācija reāli pieņems šo lēmumu militāri kļūt atkal par dominējošo spēku Eiropā, es neizslēdzu, ka dažam labam kaimiņam arī tas varētu nepatikt. Ja? Un uz to, protams, cer arī. Tur arī visiem vēsturiskās traumas apkārt Vācijai neizbēgam, vai ne? Jā, bet man tev vēl jautājums ir varbūt tās nedaudz par sporta jomu. Es saprotu, ka pašlaik mums ir olimpiskā vadība nomainījusies, un šeit ir pirmo reizi par vadītāju kļuvusi ne tikai sieviete, bet sieviete no Āfrikas. Jāsaka, gan baltā sieviete no Āfrikas un no valsts Zimbabves, kas ir ļoti zināma ar savu tādu iekšpolitiku, kas visiem baltajiem Zimbabves iedzīvotājiem nav tā kā ļoti draudzīga. Un mēs arī zinām to, ka Āfrika, tas ir tātad šis, kā tagad saka, global south, globālie dienvidi, tas ir reģions, kur arī tādām valstīm kā Ķīnai un Krievijai arī ļoti liela ietekme. Un kā tu redzi šo balsojumu, šo lēmumu un ko mēs no tā varam izsecināt? Jā, Kirstī, Coventry, man pat bija jāapskatās, lai atcerētos šo te vārdu. 41 gadu veca tikai bijusī peldētāja, diezgan jāsaka izcila peldētāja ar olimpiskajām medaļām.
šķiet 7 medaļas viņai olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātos, Āfrikas spēlēs. Par viņas peldēšanas prasmēm tur nav nekādu šaubu, un vēl pavisam nesen viņa arī, bija basēnā un piedalījās. Peldēt māk. Jā, pilnīgi noteikti, bet tas, kas rada tādu dīvainu sajūtu, protams, ir šī te izvēle, un visās lielajās starptautiskajās, man šķiet, organizācijās, lai cik tas varbūt tā augstprātīgi izklausītos, bet vienmēr, kad sākās sarunas par Āfriku, tad tur tā korupcija uzpeld vēl, tas mums Eiropā iedomāties, mēs nevaram, kas ir korupcija vispār, un tā man arī, piemēram, kaut kāda draugi vai paziņas, kam ir tur biznesa lietas, ja, kur saka, iesim Āfrikas tirgū. Tas nav tāda korupcija, ar ko mēs šeit saprotam ar vārdu korupcija. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tu brauc pa tiem, viņš saka, milzīgajiem plašumiem un tev rāda tā, tas piedara tai ģimenei, kur bija prezidents, ja, un tad tur pēc tam ir milzīgi plašumi tur nākamajai ģimenei. Tā ir viena lieta, kas uzreiz liekas, mazliet tā, labi, Āfrikas valsts tur par kaut ko nobalsoja, vienojās, bet es atceros kaut vai neseno Starptautiskās paukošanas federācijas kongresu, kur par prezidentu atkal iebalsoja vienu no Putina tuvākajiem tādiem sabiedrotajiem Ališeru Usmanovu. Skaidrs, liels uzņēmums, mēdīju gigants arī to starp Krievijā, metāla rūpniecības un tam līdzīgi. Bet viņš jau ļoti apzināti un ļoti ilgstoši to augsni no pirmās dienas arī gatavoja, ka ja kaut kas notiek, mums ir atvērtas jaunās federācijas dažādās valstīs, kā tur Āfrika, kā Latīņa Amerika, un tās balsis tev vienkārši caur viņām atnāk pilnīgi droši. Un tas nekas, ka tās, piemēram, paukošanas valsts nekad neko nav sasniegušas, un viņas vispār mācās noturēt to špagu vai floreti vai zobenu rokās. Bet caur to, ka ir demokrātija un viņu balss ir tikpat svarīga kā, piemēram, Francijas balss vai Itālijas balss, kas ir paukošanas lielvalstis, līdz ar to, Ališers Usmanovs, pret kuru ir starptautiskās sankcijas un tam līdzīgi, var kļūt par viena olimpiskā sporta veida starptautiskās federācijas vadītāju atkal. Pirms tam viņš jau bija pats atkāpies, bet tā kā viņam bija šīs sankcijas un pa lielam visa tā paukošanas nauda, kurā, to nevar salīdzināt ar futbolu, piemēram, kur ir milzīga nauda, bet vienalga, tai starptautiskajai federācijai pēc tam, kad viņš kļuva par prezidentu, nauda bija pēkšņi. Un visi konti tika aiztaisīti, jo tā visi ir Usmanova nauda. Tad tika panākt vienošanās ar Arābu Emirātiem, ka tur mēs tomēr varētu tos kontus atvērt, strādāt caur turienu, un tā augsne ļoti, ļoti tiek gatavota. Kas vēl? Man šķiet, ka paskatoties arī Zimbabves tādus saistību ar Krieviju, piemēram, ANO vienmēr balsojot tāpat kā Krievija balso. Paskatoties, ka tur ir vēstniecība, paskatoties uz viņu labajām attiecībām kaut vai ar Baltkrieviju, kur šodien kārtīgi iepazinos ar šo te, ņemot vērā jaunumus, kur, piemēram, viņi Belarus traktorus ļoti tur gribot un Baltkrievi viņus ražo, to sauc par Zimbabves mehanizācijas programmu un tam līdzīgi. Un tas jau nav mazs amats kaut kāds, tas ir faktiski lielākais sporta amats pasaulē, kāds ir. Atcerēsimies, ka Baks arī bija diezgan draudzīgs ar Krieviju, un viņš bija tas, kurš ļoti, ļoti negribēja, lai no viņa mutes kaut kādā brīdī izskanētu tas, ka Krievija, piemēram, netiek pielaista olimpiskajām spēlēm. Viņš teica, nē, tad katra federācija pati izvērtē to. Un, piemēram, Lielbritānijas pārstāvis, kas ir starptautiskās vieglatlētikas federācijas prezidents Ko, pateica, nē, Krievija nestartēs starptautiskajā vieglatlētikā, kur tajā brīdī Baham ar Ko ļoti sabojājās attiecības. Katrā ziņā arī visai sporta pasaulē tas ir neliels pārsteigums, ka jau pirmajā kārtā viņi uzvarēja ar mazāko iespējamo nepieciešamo balsu skaitu, kas ir, bet tam jau vairs nav nozīmes. Tagad nākamos gadus tieši viņa būs
Startautiskās olimpiskās komitejas prezidenta. Jāpiebilst gan, ka Latvija nebalsoja par to. Tur no Baltijas valstīm starp balsotājiem bija tikai Lietuva. Tur arī ir speciāls process, kā tos delegātus ievēl, kas balso. Nu, attiecīgi, jā, mēs tieši nekādīgi ar savu lēmumu to neietekmējām šoreiz. Nu, es arī šeit mēģinu atrast uzreiz, kāds ir vispār, piemēram, Zimbabves cilvēktiesību reitings pasaulē. Es uzreiz, kamēr tu stāstīji, es nevarēju atrast, bet es domāju, ka tas ir samērā interesants, ņemot vērā vispār situāciju kontinentā. Un mēs jau bieži redzam, ka starptautiskās organizācijās tomēr skatās, kas arī tā pa valsti, bet acīm redzot, šeit tas nebija svarīgi. Bija kaut kādi citi iemesli. Zini kā, es nevaru iedomāties, ja nesauksim, protams, tas būtu krietni pārspīlēti teikt, ka Zimbabve tur ir kaut kāda Krievijas satelīta valsts, bet Krievijai ir gana liela ietekme tur, ja? Un ja no tavas valsts tiek izvirzīts kandidāts savukārt uz Starptautisko olimpisko komiteju, kur Krievijai ir lielas ambīcijas, Putins jau viņu apsveic uzreiz un aicināja atgriezt Krieviju olimpisko valstu saimē. Es neticu, ka tu to neizmanto, un kad tas notiek kaut kā bez Krievijas ziņas, zinot to, ka, protams, fronte Ukrainā ir viens, bet pēc tam frontes visā pasaulē visu laiku tādās informatīvā un varas un ietekmes frontes visu laiku ir atvērts, un viņi cīnās viņās nepārtraukti, gan pirms, gan sākoties Ukrainas karam. Savukārt rietumu sabiedrībā droši vien šāda veida balsojumu varētu, teiksim tā, vienkāršai sabiedrībai pārdot, paskot, redziet, vajag tad beidzot kādu arī no Āfrikas kontinenta, vai tad tas nav labi? Ja? Un es domāju, ka ar to arī virkne varbūt tādu, kreisi un naivi domājošo cilvēku arī uzķerās uz šādām domām. Protams, nosacīti tās ir tādas spekulācijas, ko mēs runājam, savēlkot kaut kādus publiski zināmos faktus un interpretējot viņus, bet pēdējā laikā ir pierādījies, ka, ja tas izskatās slikti, tad pārsvarā tas arī ir slikti beigās, un tur nav tādi bez vainas vainīgie, kur mēs tagad nabaga jauno prezidentu šeit skatāmies uz viņu ar aizdomām kaut kādām. Redz, Edgar, mēs laikam te vispār šodien nodarbojāmies tikai ar spekulācijām. Dažas no tām var piepildīties, dažas nē, bet es domāju, ka vismaz man bija gan interesanti ar tevi parunāt un arī kaut ko jaunu uzzināt, un cerēsim, ka mūsu klausītājiem vai skatītājiem arī vismaz kaut kas liksies interesants, un tad mēs atgriezīsimies atkal nākošreiz. Jā, paldies tev, Vart, par sarunu, tiekamies. Paldies tev, jā, visu labu! Atā.